Rīgas valsts vācu ģimnāzijā notiek grozīme. Kāpēc? Jau 8. gadu pēc kārtas mūsu skolā notiek atklātais konkurss svešvalodās. Šogad 6. un 9. klases skolēni pārbaudīs un izaicinās sevi un savas zināšanas vācu un angļu valodā. Paskatīsimies, kā tas notiek. No kurienes tu esi atbraucis un cik tev ir gadi? No Jāgavas gimnāzijas, man ir 15. Ar kādām cerībām tu esi ieradies šeit? Vienkārši pārbaudīt sevi. Pārbaudīt sevi. Un vai tev ir kāds novēlējums, ko tu labprāt novēlēt pārējiem skolēniem? Lai veids. Lai veids, tas ir viss. Labi, paldies. No kurienes esi atbraukusi un kurā klasē mācies? Tāpat no Rīgas 6. Jā. Ar kādām cerībām nāci šeit? Vienkārši tā, lai paskatīties, kā Vai pārbaudīsies zināšanas? Jā. Es uztrauksies? Ne īpaši. Ne īpaši. Un ko tu novēlot pārējiem dalībniekiem? Lai veicās galvenais. Jā, es domāju, ka tas jādara pašam priekš sevis. Paldies. No kurienes jūs esat atbraukuši un kurā klasē jūs mācāties? No šīs skolas 9. Jā. 9. Ar kādām cerībām jūs esat šeit ieradušās? Vai uzvarēt, vai tikai piedalīties? Kaut kas sanāks. Ja sanāks uzvarēt, tad es atnācu, lai uzvarētu. Ja sanāks piedalīties, tad būs atpiedalīties. Vismaz pieredze būs. Man ir pārbaudīt tās tēkstus. Ļoti jauki. Vai jūs daudz atkārtojāt vai mācījāties? Cik zini, tik zini. Nu, tieši tā arī. Tur nevajag īsti neko arī vajadzēt iespiest galvā. Tā nestrādā parasti. Jā. Un vai jums ir kāds novēlējums pārējiem konkursantiem un arī sev pašām? Nestresot. Vairāk mazāk arī tas arī viss. Tā tiešām atpūties, nestresot. Ja kas, tad tā vismaz ir pieredze. Labi, liels paldies! No kurienes esat atbraukušas un kurā klasē mācāties? Vidusskolas. 6. Kurā svešvalodā pārbaudīsiet savas zināšanas? Esat uztraukšās? Tā. No kurienes esi ieradies un kurā klasē tu mācies? Es esmu vidusskolas. 7. klasē. Mūsdienās dominē angļu valoda. Kāpēc tu pieteicies vācu valodas konkursam? Labi padodas? Jā. Un ar kādām cerībām esi ieradies šeit? Ko tu centies sagaidīt šī konkursa? Vēlies uzvarēt vai arī pārbaudīt savas spējas? Uzvarēt? Labi. Ko tu novēlētu sev un citiem konkursa dalībniekiem? Jā. No kurienes esat ieradušies un kurā klasē mācāties? Mēs esam no Āgriskās sākuma skolas un mācāmies 6. A klasē. Jūs visi esat klases biedri? Jā. Labi. Mūsdienās dominē angļu valoda. Kāpēc pieteicāties vācu valodas konkursam? Es samāstījos. Skola ir vairāk no vācu skolas. Vācu valoda nav pirmās klases. Un angļu valoda. Un ar kādām cerībām jūs nākat piedalāties šajā konkursā? Es nācu uz skolu, tāpēc, ka man māca šeit mācījās. Es arī tādēļ, ka mana māca šeit mācās. Vai jūs vēlaties šeit nākotnē mācīties? Jā. Un ko jūs novēlāt sev un pārējiem konkursa dalībniekiem? Lai veicās eksāmeni. Veiksmi arī jums! Paldies! Redzam, ka reģistrējās arī skolotāji. Kas viņiem šodien tiek piedāvāts? Tiek piedāvāti 2 semināri. Gan angļu valodas skolotājiem, gan vācu valodas skolotājiem. Angļu valodas skolotājiem tiek piedāvāts seminārs jauno uz kompetencijiem balstīto standartu veidošanu svešvalodā, un vācu valodas skolotāji runās par to, kā mācīt skolēniem veidot argumentus. Skaidrs, lieliski, liels paldies! Lūdzu! Viena no pasākuma galvenajām organizatoriem ir direktora vietniece Līga Strazdiņa, tāpēc vēlējos tieši viņai uzdot dažus jautājumus. Sakiet, lūdzu, kāpēc konkurss norisinās sestdienā? Lai visi skolēni varētu pie mums atbraukt, jo uz mūsu skolu tradicionāli brauc skolēni no visas Latvijas, no Latgales, no Kurzemes, Vidzemes, un tāpēc, lai nebūtu jākavē mācību process, mēs rīkojam konkursu sestdienā.
Ko šādi mēroga konkursi dod tieši mūsu skolai? Mēs sevi popularizējam kā valodu programmu skolu. Gan vācu valodu, gan angļu valodu, dodam iespēju izmēģināt savus spēkus, dodam iespēju tikt konkursu kārtībā arī uzņemtiem mūsu skolas 7. un 10. klasē. Un tātad galvenokārt tā ir mūsu skolas šo te valodu novirzienu propagandēšanu. Konkursā mūsu skolā norit 8. gadu. Vai šis gads ir mazliet atšķirīgs ar kaut ko no iepriekšējiem gadiem? Šajā gadā ir nedaudz mazāk mūsu viesu konkursu dalībnieku. Droši vien tas ir tāpēc, ka angļu valodā bija ļoti grūti nokārtojama pirmā kārta, kas bija elektroniski, un tur bija jāiegūst ļoti liels punktu skaits, lai kvalificētos otrajai kārtai, kas jau notiek šeit mūsu skolā. Un daudz skolēni izpildījuši no pirmo kārtu, bet neieguva nepieciešamo punktu skaitu. Tāpēc grūtās pirmās kārtas dēļ uz angļu valodas konkursu šogad ir nedaudz mazāks skaits, bet doties uz vācu valodas konkursu ir vairāk skolēnu nekā bija pagājušo gadu. Tas ir brīnišķīgi. Mūsu skolā var arī apgūt krievu, spāņu un latīņu valodu. Vai ir kāda doma varbūt arī izveidot konkursu tieši šīm valodām? Tas ir labs ierosinājums, par to mēs varētu padomāt. Noteikti padomāsim, varbūt tiešām izveidosim nākamo gadu. Un vai jums ir kāds vēlējums viņu vecākiem? Man ir pateicība konkursu dalībniekiem un vecākiem par to, ka viņi ir tik braši un uzņēmīgi un ir skolas, kas visus šos gadus aktīvi piedalās. Un es domāju, ka vēlējums būtu būt tikpat aktīviem, tikpat uzņēmīgiem, tikpat spējīgiem agri piecelties sestdienas rītā un, protams, apmeklēt mūsu skaisto skolu, kas visus vienmēr iepriecina. Labi, liels paldies! Paldies!